Draugi mīļie. Nu tā, es jums apsolīju, ka es gribu apskatīties, kas ir lācītim vēderā. Jo, piemēram, pēc mana kritiena, par kur es stāstīju, man ar X39 plāksteriem pušums sadzīja burtiski 20 stundās. Nu, tas man likās neticami. Es, protams, nezinu, ko es gribu ieraudzīt šeit. Bet tātad man ir mazās manikīras ķērītes, man ir vecs izlietots plāksteris. Un es šobrīd pamēģināšu viņu pārgriezt. Es ceru, ka viņš nesprāgs. Pārgriezt. Aha. Attaisīt. Tā. Tā. Aha, redz. Tātad vidū šim te plāksterim ir tāda maza, tā kā papīra gabaliņš. Un interesanti, ka es nezinu, vai to varēs redzēt kamerā, bet tur, kur es turēju ar šķērēm, tur tas gabaliņš palika tāds kā mazliet lillīgs. Nu, tā tad acīm redzot tiešām tur šis te papīra gabaliņš ir piesātināts, viņā acīm redzot tiešām ir iestrādāti šie te nanokristāli, kurus, protams, ka es nevaru redzēt šādi te viņu sagriežot. Nē, nu, protams, nu. Nu jā, vienkārši papīra gabaliņš iekšpusē plāksterim. Šādam te X39 plāksterim. Nu ko, jūs daudz teiksiet, placebo efekts. Jā, daudzi tā saka, bet tad man ir jautājums, tieši kā vesela ASV sieviešu peldēšanas komanda varēja iegūt medaļas, pirms tam pat īsti nekvalificējoties kaut kādās tur atlasēs. Un tad treneris, kurš bija dzirdējis par šiem te X39 plāksteriem, lika meitenēm viņu lietot, un meitenes tika Olimpiskajās spēlēs. Tā kā diez vai tas ir tikai placebo. Un kā domā tu? Uzrakst komentāros.